Labdien! Esam Jūrmalas privāta mājas objektā, un šeit vēlamies jums izstāstīt un parādīt, ko mēs esam darījuši ar grīdas sagatavošanas darbiem, lai ieklātu jaunu, foršu, unikālu materiālu no Flūgera, Kabrik Floor, un nobeigumu nodumu izturīgu poliuretānu laku Kabrik Extra Strong. Lai sagatavotu šim dekoratīvajam klājumam uz grīdu virsmu, mēs sākuma posmā esam iegruntējuši grīdu vismaz 2 reizes, lai samazinātu maksimālu uzsūktspēju. Izmantojam cerazītu piedāvāto pašizlīdzinošo grīdu CN71, kas ir paredzēta kārtā no milimetra līdz 25. Grīdas spiedes izturība ir 30–35 megapaskāļi uz punkta slodzi. Un šī grīda atšķirās, ko mēs redzēsim tālākos video ruļos, ar īpaši labām spējām izplūst perfekti, precīzi uz mūsu sagatavotām norādēm. Pie grīdas sagatavošanas gribu uzsvērt, ir būtiska sagatave, nosūkt visus putekļus, noņemt visas pielipušās ģipša špakteļu atliekas, padomāt par termošuvēm, sadalīt pareizi telpas laukumu, izfrēzējot precīzu šuvi, sagatavojot, ieliekot žņaugu, ko pēc tam mēs izgriezīsim, kad ieliesim šīs grīdas, nolīmēt visus stiklus, sienas, lai mēs neko nenotraipītu grunti, un maksimāli sagatavot darba laukumu, lai varētu veikt ātru, precīzu grīdas ieliešanu ar cerazītu materiāliem un Kolomiks speciālām ierīcēm, ko iepriekšējos ruļos mēs reklamējam. Skatāmies, kā tas izskatīsies tālāk. Paldies! Hop, tā ir pavisam lēnām. Tā. Stop. Tagad tur, kur Leons. Palaižam bišķiņu. Tā. Vai dziļāk uzreiz iebraucam? Vai teikt, ka vajag dziļāk? Dziļāk, jā. Es vienkārši baidījos pa sienām, zini, kā lai viņas. Tā. Un ar ūli jau es viņu bišķiņu izdzenāšu. Pārāk daudz ne, jo te ir ēnu šuves. Tad ir jāsāk iebrauc ārā. Tā. Šitien vienu pankūku pieliejam klāt. Es tās galošas nemācēju uzvilkt, man viņas sējās vaļā no to stiprinājumu. Tā. Šitien tagad bišķi uz to stūri. Tā. Iebrauc nost, jo jau vajadzētu sākt rūpņiem. Jā. Tā. Gūt. Pabraucam. Tagad šitā te gareniski paņemsim. Tā. Vēl uz šeieni. Hop. No šitā gala. Hop. Objektā esam pakoties. Šitien sākās bedre. Šitien var pagāzt bišķi līdz tam sensoram un atpakaļ. Tā. Un šitien te gāžam ārā viņu. Viņš plūs, jā.